mikrofoni ir izslēgti visiem šobrīd. Tas ir kolosāli, tas, kas būtu forši, lai jūs ieslēgtu kameras. Ticu, ka jūs visi esat pietiekami fotogēniski, lai varētu atļauties. Lai varētu... Pirmie parādījās Aira, drosmīgā ar meitu. Čau. Tā, kas vēl drosmīgs, Guna noteikti būs pietiekami drosmīga. Jā, redzu, čau. Tā, kas vēl? Alisa, Linda. Nu, par jums es nebrīnos. Jūs esat dresētas abas divas. Labi, pietiks. Tā. Pirms es sāku, es esmu Arvils Pekulers. Es būšu tas šodien vedušīs, kas stāstīs par Vislatvijas vidusskolu. Centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem. Man palīgā ir Daina Koršņevska, mūsu skolotāja. Viņa ir skolotāja un klases audzinātāja pirmīšiem, otrīšiem. Viņai tāda īpašā spēja visus tā apčubināt, ka visi sajūtās šausmīgi forši un kā reiz viņiem nodrošināt tā pieeja, tā forši sākt skolas gaitas no bērnu dārza uz skolu sanāk tā maigi un pakāpeniski. Un otrs ir punktiņš tas, ka Dainai atbildība ir tāda, ka viņa atbild par visu vispār jauno skolēnu un vecāku instruēšanu, tātad tie visi, kas slēdzās klāt mācību gada sākumā, tie, kas slēdzās klāt arī mācību gada vidū, noteikti saskarās ar Dainu, jo viņa ir tā, kas izrunā visu kaut ko, izstāsta, parāda, nodemonstrē, uztais virtuālu ekskursiju, lai visi zinātu, kur kas atrodas un kā tas viss tur mūsu skolas vidē griežās. Tātad tas ir būtiski. Klātesošs ir arī Alisa un Linda, viņas mūsu lietvedes. Viņas šobrīd cītīgā darba procesā, tāpēc viņas netiks ļoti daudz iesaistītas šajā sapulcē. Mums ir pieteikumi, ko reģistrēt, un viņi šobrīd pirms 1. septembra birst iekšā biezā slānī, un par to ir prieks. Jā, šogad tāds pamatots aizdoms, ka mēs sāksim gadu vairāk kā 700 bērni mūsu skolā. Būs paliels pulciņš. Pagājušā gadā mēs sākām bišķi pāri 600, mums ir dabiskā izaugsme, visi forši. Klātesošs arī Mārtiņš Gulbis, viņš ir skolas direktors, Mārtiņ pamāj lūdzu. Jā. Nu, lūk, un ja gadījumā radīsies kādi jautājumi, kur Mārtiņu vajadzēs, tad arī izskatās, ka Mārtiņš būs gatavs atbildēt. Tā kā, sākam. Es likšu prezentāciju. Es ceru, ka lielākā daļa no jums ir pieslēgušies kaut kā tā, lai var redzēt, ka neesat gluži visi telefonos. Ja esat telefonos, tad velkat laukā brilles, teleskopus, nekautrējieties. Gan jau sanāks. Tā, un es ņemu rādīt prezentāciju. Vai visi var redzēt? Vai vismaz kāds redz? Var. Tas bija forši. Ok, tātad atvērt. Šitā nav tā gudrā lieta, ko es gribēju rādīt. Tas ir tikai virsrakstiņš. Bet šitā gan ir. Tātad pirmais, ko mēs izrunāsim, ir viss par mācību vidi, par procesu, par to, kā īsti notiekās mācības, tāds visaptverošo informāciju. Protams, lai tas viss nebūtu tikai teorētiski un abstrakti, lai jūs saprast tiešām, par ko es runāju, tad šeit notiks arī mācību vidas demonstrējums, parādīšu bildītes, un šeit kā reiz varēs izpausties Daina ar reālu demonstrējumu no skolas vides. Parādīsim arī tiešsaistes nodarbību, lai jūs redzat, kā tad īsti tas viss notiek. Un parunāsim par skolas aktivitātēm, jo skola nav tikai mācības, tā nav tikai matemātika, angļu valoda, latviešu valoda. Skola nav tikai 4 sienas. Apsveicu, jūs jau domājat par to, ka skola nav 4 sienas, un tātad skola būs jums mājās, bet arī māja 4 sienas nav tikai skola, un tas viss ir daudz vairāk, daudz lielāk. Nu, lūk, pēc tam ļoti īsi, kā pieteikties, un pēc tam pats svarīgākais ir jautājuma atbildes. Tā, jāpārslēdās, lai es jūs redzu. Ejam tālāk, gatavi? 2 māja galvas, tas ir forši. Jā. Tātad pirmais par tehnisko nodrošinājumu mācību procesā un vidē. Mēs izmantojam visus Google produktus iespējamos. Mums ir kā skolai abonēta versija Google Education, un viņi atver mums tādas kolosālas izvēles iespējas, tikt klāt pie tādiem rīkiem, pie tādiem dažiem, pie tādiem arī, pie kuriem jūs kā lietotāji Google produktiem neesat tikuši klāt. Daudz, kas ir saslēpts iekšā mums mācību materiālos, ļoti daudz izmanto mūsu skolotāji taisot mācību materiālus, bet pats galvenais ir Google Classrooms. Tātad šī zaļā ikoniņa ar tiem 3 cilvēciņiem virsū, tas ir tā ikoniņa, kas ir mums pati galvenā skolas vidē, jo tur ir iekšā viss, kas attiecās uz mācībām, mācību vidi. Tātad, kad mēs skolu veidojām, mums bija izvēles iespēja, ko darīt, kur mums savu mācību vidi, kādā tehniskajā risinājumā izvietot, lai viņš būtu maksimāli pārskatāms. Absolūtais vairākums no skolām izmanto Moodle vidi, Moodle ir programmējama, viss ir ļoti kolosāli, tur tiešām var saprogrammēt pilnīgi visu, bet vācot informāciju, secinājām to, ka parasti tā Moodle vide, viņa ir tāda kantaina un ne īpaši draudzīga lietotājam, un tieši tāpēc mēs izdarījām izvēli par labu Classroomam, jo pie Classroom, kā reiz strādā Google komanda, tā ir komanda ar neierobežotiem
šiem līdzekļiem, budžetu vispār, jebko celt augšā, tieši tāpatās pie viņiem strādā labākie speciālisti, un tas, kas ir sanācis vienā vārdā, intuitīvs produkts. Un tieši tāpēc mēs šo esam izvēlējušies izmantot par mūsu mācību vidi. Tālāk, nākamais, tiešsaistes konsultācijas mums notiek arī tajā pašā Google vidē, izmantojam Google Meet. Pēc tam tas, kas attiecās uz rezultātu un uz nokoordinēšanos, mēs izmantojam e-klasi. Tāpat kā lielākais vairākums no visām citām Latvijas skolām, arī mums ir kaut kāda struktūra, kas ir redzama bērniem, redzama vecākiem, kur mēs atskaitamies par to, kas notiek. Tātad e-klasi mēs izmantojam primāri kā pirmo un galveno saziņas kanālu. Izstāstīšu arī vēlāk par vecāku čatiem, bet tas ir pirmais informācijas iegūšanai. Otrs, tur ir iekšā stundu saraksts, iekšā ir nodarbību laiki, iekšā, protams, ir atzīmes. Tas ir tā sadaļa, kas interesē vecāku, tātad vecāki var sekot līdzi savu bērnu sasniegumiem un vispār redzēt, vai viņš tiek ar visu galā, skatoties e-klasē, un šis ir svarīgs punktiņš. Nu, lūk. Un arī kontakti. Tātad skolotājiem bērni var rakstīt caur e-klasi. Tas ir ļoti svarīgi, jo skolotāji mācību priekšmetos, citus kontaktus mēs nemēdzam dot laukā. Mēs savukārt no savas puses baudam, vai skolotāji ātri reaģē uz e-klases vēstulēm. Nākamais, kas ir svarīgais punkts, iespējams, ka daudziem ir ļoti svarīgi skrupulozi iziet cauri visam juridiskiem pamatojumam, kāpēc mēs tāda Vislatvijas vidusskola darbojamies un kāds ir tas mūsu nolikums un kādi ir mūsu tie galvenie dokumenti, kas regulē mūsu darbību. Šeit ir brīva iespēja apskatīties viņus, tātad mūsu mājaslapā vislatviasvsk.org ir sadaļa skolas publiskie dokumenti. Viņus vajag izlasīt, ja ir vēlēšanās. Es iesaku tam visam klāt izlasīt arī visus pārējos mājaslapas tekstus, kas mums ir tieši tāpatās publiski pieejami. Un te es gribu noteikti ielikt atkāpi. Parasti izglītības iestādes saraksta tos tekstus tādus savus. Visas tās mājaslapas izstāsta, tā, katra savā krāsā, bet pēc fakta viss ir kā vienādas. Tur tā kā viss ir, bet arī pašā laikā nekas līdz galam nav pateikts. Mēs esam darījuši savādāk. Mēs mājaslapas tekstus esam rakstījuši tā rītīgā sirdi un dvēseli. Viena iemesla dēļ, tāpēc, ka ļoti svarīgi, lai tad, kad jūs izdarat izvēli par skolu, lai jūs zināt, uz kuriem jūs nākat. Skolu mēs sākām dibināt, veidot ar to, ka mēs definējām pašas savas vērtības, kas mums ir pats svarīgākais. Pēc tam pielikām klāt algoritmus, kā mēs sadarbojamies, kā mēs to visu darām fiziski. Un, protams, ir atsevišķi punkti, kas ir mums svarīgi, tie saucās mums sarkanās līnijas. Un visi šie teksti, viņi ir papildinoši, principā, veido to uzpildījumu tai struktūrai, ko es tikko nosaucu. Un ir ļoti svarīgi, lai visi ir iepazinušies, lai saprot, ko mēs domājam, kāpēc mēs kustamies, kāpēc mēs esam skola, kāpēc mēs šeit strādājam. Tur ir viss atbildes iekšā. Un mūsu mājaslapa ir dzīva. Es apsolu, ka lasīsies baigi ātri. Tātad viens ir mājaslapa priekš publiskās informācijas, otrs, tie, kuri vēl nav apskatījušies, tātad ir jēga patīt mūsu Facebooku, jo mājaslapa ir vārdi. Nu, protams, tās ir domas, jā, bet tie ir vārdi. Savukārt Facebooks mums ir tā kā vizuāla dienas grāmata tam, kas un kā notiek. Un tad tās norises, kas pie mums notiek, mēs arī cenšamies ik brīdim atspoguļot Facebookā. Protams, ka sajūtu mēs tur nevaram nodot tādā veidā, kāda viņa ir klātienē, bet ieskat jūs tur varat redzēt, tad aicinu visus apskatīties arī mājaslapā. Un pēdējais punkts ir ļoti jaudīgs, un tā ir ļoti, ļoti liela atšķirība starp citām skolām. Mums skola nav tikai skola bērniem, mums skola pēc fakta ir arī skola vecākiem. Un tā tas dabā, diemžēl, sanāk vai par laimi. Bet mums katrai klasē ir savs vecāku čats. Mums visai skolai arī ir skolas čats. Un mēs to čatu esam tā iegriezuši, kad visi viens otram ir viena zvana attālumā. Tas ir pirmais. Otrais ir tas, kad savstarpējā palīdzība un savstarpējais atbalsts arī ir 24/7 pieejams, principā viena message vai viena zvana attālumā. Un mēs tos čatus taisam un uzturam tādus, kad viņos nav tādas klasiskās muļķības, piemēram, cepšanās par to, ka viss ir slikti. Mums nav tur klasiskie jautājumi, kādi, kā es dzirdu, mēdz būt citās skolās, kad tur jāsametās kaut kāda naudiņa, kaut kādiem aizkariem vai vāzēm vai vēl kaut kādām citām lietām, kas tur skolā ir aktuālas. Mums ir tā ļoti jēgpilni un atbalstoši. Tātad šis ir svarīgs. Pirms es tinu tālāk, es sāku stāstīt par to, kāds pie mums ir tas mācīšanās process. Tātad mums mācību process pēc fakta sadalās divās tādās lielās kategorijās. Viens ir pašvadīts process, otrs ir mūsu vadīts process. Jā, mēs visur deklarējam, cik svarīgi ir cilvēkam apzināties pašam sevi, būt līderim, būt noteicējam, spēt pašam sevi motivēt un tā tālāk. Bet šī ir prasme, un šī prasme piemīt ļoti reti kuram skolēnam. Viņi ir jāiemācās no sākuma, viņi jāapgūst, un tikai pēc tam viņi ir pielietojami dzīvē. Un tātad viens šis te pašvadītais process, tas nozīmē to dabā, kad katram bērnam ir savs konts, ar kuru viņš logojās iekšā savā skolas vidē,
un viņam atverās vaļā šāds mācību kabinets. Katram savs virtuālais mācību kabinets, piemērs ir 7. klase. Šeit atverās vaļā visi mācību priekšmeti, kas ir 7. klasē, vesela jūra dažādiem ķieģelīšiem, dažādās krāsās. Tur redzās gan klases audzinātājs, gan redzās kāds par priekšmetu. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka uzspiežot, piemēram, uz katru konkrēto priekšmetu, tur atverās no sākuma gada plāns, tātad, lai visiem būtu skaidrs, kur mēs atrodamies un uz kuriem mēs ejam. Ilgtermiņa mērķis veselam gadam uz priekšu, bet ir svarīgi, lai mēs zinām, kāpēc mēs kaut ko šobrīd darām. Tāpēc, ka tur priekšā ir kaut kas, uz kuriem mēs gribam aiziet. Tas ir pirmais. Otrais, ir visi mācību materiāli. Atkarībā, protams, no klases, no vecuma, no priekšmeta tie materiāli ir dažādi, bet pēc fakta tur iekšā ir lasāmie gabali, ir skatāmie video gabali, ir interaktīvie uzdevumi, ir simulācija programmas atsevišķos priekšmetos, tātad virtuālā laboratorija. Kas ir svarīgi? Tad, kad tam visam ir iziets cauri un ir sajūta, kad es zinu, tad ir iespēja ķerties klāt pie pašpārbaudes uzdevumiem, pildīt un uzreiz redzēt vērtējumu, sanāca vai nesanāca. Domāju, ka būs 9, bet dabūja 4, nu griezties vajag atpakaļ un vēl bišķi pamācīties. Tā mēdz būt, tas ir normāli. Nu, lūk, pašpārbaudes uzdevumi pēc fakta ir tāds kā termometrs indikators, vai viss ir sanācis līdz šim brīdim. Ja nav sanācis, jāgriežās atpakaļ, jāpamācās. Ja ir sanācis, tad skolēns ir gatavs ķerties pie pārbaudes darba. Pārbaudes darbi, mums ir katram mēnesim atsevišķs pārbaudes darbu plāns, un te ir ļoti svarīgi, ka mums iesniegšanas termiņš visiem mēnešu pārbaudes darbiem ir mēneša pēdējā diena. Tas ir punkts, kurā mēs fiksējam, ir sanācis vai nav sanācis. Bet tas nenozīmē, ka pārbaudes darbi ir jāpild mēneša pēdējā dienā. Mums ir bijuši aktieri, kas izdara arī šādi, un saprot, ka tā diena ir bijuši šausmīgi smaga. Tāpēc svarīgi ir, lai jūs kā vecāki paskot līdzi, it sevišķi sākumā, ka man bērni nav piešaušies, lai viņi vienmērīgos pārbaudes darbus izdala pa visu mēnesi, jo darot visu plānveidīgi, ar visu var tikt galā, visu ļoti kolosāli var saplānot, tur mēs palīdzēsim, visu normāli var samācīties un beigās nolikt pārbaudes darbus. Ja iet pēc šī scenārija, pēc šī ceļa, tad pilnīgi visu var iemācīties, visu uzzināt, nolikt pašpārbaudu, nolikt pārbaudes darbus, kas ir pats galvenais uzdevums. Bet, kā jau es teicu, ne visi prot šo te darīt patstāvīgi, tāpēc, ka šī prasme klasiskā skolā viņa netiek izkopta. Parasti ir skolotājs tas, kas, nu, teiksim, vienalga, cik garā griezumā, nedēļas griezums vai 2 nedēļu griezums vai nākamās stundas attālums, skolotājs ir tas, kas visu laiku vada skolēnu un pēc fakta atņem viņam atbildību pašam par sevi. Tas nozīmē, ka skolēns beigās arī sāk gaidīt, ko viņu vedīs. Un tāpēc šī prasme nav skolēniem izkopta, viņi ir jāizkopj. Un tad ir otra sadaļa, ko mēs uztaisījām. Saprotot, ka ar šo vien nebūs līdzēts, mēs uztaisījām atsevišķu bloku, kas ir tiešsaistes nodarbības. Mums ir tiešsaistes nodarbības pilnīgi visos priekšmetos, pilnīgi pilnā apmērā, kā standartā to paredzēts, pie dzīviem reāliem skolotājiem. Un šeit notiek interesants lietas. Skolotājs ir tas, kurš velk uz priekšu grāmatzīmi, lai bērns spētu norentēties, cik tālu viņam tajā mēneša laikā būtu tēmās jātiek uz priekšu. Tas ir pirmais uzdevums. Protams, ka skolotājs veids skaidrošanu, viņš stāsta, viņš vada nodarbību, bet arī pašā laikā viņš ir tas, kas arī māca tiem bērniem kļūt patstāvīgiem. Viņš ik pa brīdim saka, un tagad jūs atveriet mācību materiālu šajā vietā. Tas pirmais modrības pārbauda, viss, kas guļ, viņi nespēja atrast, kur kas ir jāatver. Bet atveriet šajā vietā, izdariet šo, sagatavojieties šeit, nu, respektīvi tiek visu laiku rosināts tas process, lai tas bērns saprot pats, kā viņam organizēties. Un gala beigās tā ir otra plūsma, kur ir mūsu skolotāja vadīta. Arī pēc šīs plūsmas, tātad piedaloties tikai tiešsaistēs, arī visu var iemācīties, visu uzzināt, izpildīt pašpārvaldes uzdevumus, beigās nolikt pārbaudes darbus. Arī tas ir iespējams. Bet kas notiek dabā? Dabā jums ir miljonus izvēles iespējas. Tas loks ir tiešām liels, jo ne piedalīties tiešsaistēs, ne mācieties tikai pēc materiāliem, ne obligāti. Obligāti ir visu iemācīties un beigās nolikt pārbaudes darbus. Tātad jums pavērās milzīgas iespējas, kā kombinēt priekš savu bērna visefektīvāko un visveselīgāko veidu, kā mācīties. Un, piemēram, būs daži priekšmeti, kuros ir jāpiedalās tiešsaistēs, jo skolotājs stāsta, skolotājs rosina diskusiju, tur var uzzināt atbildes visiem jautājumiem un tā tālāk normāli lietas priekš. Ar to pietiek. Būs priekšmeti, kuros nav jēga tērēt laiku tiešsaistē, skolēns var ātri iziet cauri mācību materiālam, visu saprast, nolikt, viss ir kārtībā. Bet būs priekšmeti, kuros ir jāpieslēdzās pie tiešsaistes, jāmēģina visu saprast, pēc tam ir pa īsu, tad ir jāiet uz mācību materiāliem, jāiet viņiem cauri, jāmēģina saprast to pašu tikai savādāk, un pēc tam jāierodās atpakaļ tiešsaistē, uzdot skolotājiem jautājumus precizējošos. Iespējams, būs arī tāds veids. Tā kā jums ir miljonas izvēles iespējas, kā sakombinēt dienu. Svarīgi, lai jūs saprotat, ka jūsu diena ir jūsu atbildība, un jūsu efektivitāte tieši tāpatās ir arī jūsu atbildība. Un jums kā vecākiem šajā pirmajā mirklī bērnam ir jāpalīdz. Pie šī punktiņa vēl atgriezīsimies. Tālāk, nākamais. Mums visas tiešais nodarbības ir ierakstītas.
Tāpēc, kad ir vairāk, kas neatrodas šajā laika zonā, viņiem ir grūti pieslēgties pie mūsu tiešsaistēm. Ir daudz tādi, kas ļoti cītīgi dara papildus lietas profesionāli, piemēram, sporto vai nodarbojas ar daudzām citām lietām, kas ir ārpus skolas aktivitātes, kur ir daudz treniņi, cits grafiks, kuram ir svarīgi teiksim, viņu ievērot. Mūsu skolā tā nav atruna. Tāpat tās kā nav atruna, teiksim, es slimoju, es tur kaut ko nedzirdēju, nesapratu. Tā mūsu skolā nav atruna, un tas īstenībā tādīs gadījumos, kad ir ilgstošas kaut slimības, viņš ir nenormāli liels atspaids un palīgs. Mums visas nodarbības ir ierakstītas, tas nozīmē, ka viņās var atgriezties un skatīties, kad tas ir ērti, jebkurā brīdī, kaut vai 10 vai 20 reizes, kamēr saprat, kamēr pielec, kamēr ir sajūta, ka visi forši. Nu, lūk. Tā, kas mums ir nākamajā slaidā. Jā, par tiešais nodarbībām es izstāstīju. Solītā piebilde par to atbalstu. Teorētiski ir apmēram 2 mēneši laiks, kas ir adaptācijas periods. Viņš ieslēdzās visos tajos brīžos, kad notiek lielo notikumu maiņa. Vecākiem, kas šobrīd apsver iespēju stāties mūsu skolā, šis ir jāzina. To mēs cenšamies pateikt visiem un noteikti neizlaižam un noteikti atkārtojamies, bet tas ir baigi svarīgi. Tātad priekš bērnu skolas maiņa ir ļoti liels pagrieziena punkts. It kā liekas, visi kārtībā, visi normāli, bet arī pašā laikā tā ir jauna vide, jauna kārtība. Un katrs to izjūt, protams, kad savādāk viens sāsnātāk, otrs vēsā mieriņā, bet neatkarīgi no tā ir ieslēdzies adaptācijas laiks. Es jau teicu, adaptācijas laiks, viņš vidēji 2 mēneši, tas nozīmē, ka viņš var būt īsāks, viņš var būt arī garāks. Tas, kas mums ir jāizdara kopā skolai un vecākiem, ir jāatbalsta skolēni tā, lai viņiem tas adaptācijas laiks saspiestos pēc iespējas īsāks. Un mēs kā skola, mums vesela sistēma, kā mēs to darām, mēs no savas puses apsolam, ka mēs izdarīsim visu, jā, lai šis periods saspiežās pēc iespējas īsāks. Un šajā periodā kas notiek? Apstākļu maiņa, skolēnam ir jānorentējās, kur viņš atrodas, kāpēc viņš te atrodas, kāpēc tieši šeit. Un tas ir svarīgi. It kā nebūtisks jautājums skolas tēmā, bet tas ir svarīgi. Tālāk nākamais, ko no manis sagaida, un nākamais, kā es to varu izdarīt. Šie tie jautājumi, kas griežās galvā fonā, mēs runājam par to, kas tev tur klāsrūm, kas tev ir ēklās, bet viņam fonā griežās pavisam citi jautājumi. Tātad mums ir pēc iespējas precīzāk jānokoordinē, pēc iespējas precīzāk jāparāda, kas šeit notiks, kā notiks, un galvenais, kā to visu izdarīt, lai viss būtu forši. Un ja mēs abas puses to izdarām, un šeit es aicinu tiešām vecākiem arī apdomāt, kā viņi var būt klātesoši, nevis visu laiku sēdēt uz dvēseles, stāvēt blakus pie rakstām galda un skatīties pār plecam tiešsaistē, bet kā viņi var būt klātesoši, tas nozīmē, kā viņi var būt sasniedzami bērnam tajā brīdī, kad vajag. Ja, piemēram, viņš saka, klausies, es nesaprotu, kas man tur vai tur, tad jums ir jāsaprot, ka jūs būsiet tie, kas viņam pateiks priekšā, skaties nākamo soli tur. Un tad viņi beigās tiks ar visu galā. Jums jāsaprot, kā jūs būsiet atbalstoši un klātesoši pirmos vismaz 2 mēnešus. Pēc pieredzes saku, ka tā mācībai nav piemērot visi skolēni. Tātad tie, kas ir ar spēju paši sevi motivēt, paši sevi vest, un tas nenozīmē, ja šajā brīdī tam bērnam jūs to neesat novērojuši, ka viņam tas iekšā nav, viņš vienkārši iespējams nav atraisījis, nav izkopis, ir jāskatās, kā tas viss notiek. Tātad tie, kas ir ar spēju sevi vest un sevi motivēt un paši organizējās, vai vismaz uztur paši kārtību savā istabā, bez liekas bakstīšanas, tie ir tie, kuriem tā mācība visticamāk ir piemērota, un tie ir tie, kuri visticamāk būs nākotnes līderi. Viņi būs tie, kas pēc tam vedīs citus, ne tikai sevi. Viņi būs tie, kas ir nākamie uzņēmuma vadītāji, nākamie biznesa īpašnieki, nākamie jaudīgie. Ir otra kategorija, ja mēs skatāmies šajā te kontekstā, otra kategorija tā, kurai tā mācība pilnīgi noteikti nav piemērota, tie ir visi tie, kuriem ir dabiska vajadzība, lai viņš kāds vēd. Un tas nav ne labi, ne slikti, cilvēki mēdz būt dažādi, tātad katram ir jāliek uz savām stiprajām pusēm, bet jums kā vecākam ir jāsaprot, kas ir mans bērns. Neviens no malas nevar pateikt un nepazīst jūsu bērnu labāk kā jūs, tātad jums ir jāzina savs bērns un jāredz, kā viņam veicās, vai viņš iekļaujās, vai viņš apgūst, vai viņš saprot, vai viņam veicās, vai viņš jūtās labi. Tie ir visi jūsu novērojumi. Mēs, protams, palīdzēsim, uzdosim ik brīdim kādu jautājumu vecākiem klases čatos, bet pēc fakta, jā, tas ir tas, kas ir svarīgi un vajadzīgi no jums. Nu, lūk, tiešsaistes nodarbības. Slaidus es parādīšu, lai jūs saprastu, par ko es runāju, un tā visa bija tāda teorētiska runāšana. Tagad es aicinu Dainu parādīt, kā izskatās tad, kad to mācību vidi tin šurpu turpu, kāda viņi izskatās. Jā, tur ir daudz nenosaukās lietas, piemēram, kamēr Daina gatavojās, es vēl īsi piebildīšu, ja, ka, piemēram, tur ir iekšā kalendārs, kurā ir iekšā visu pārbaudas darbi, var redzēt, kurš izpildīts, kur neizpildīts, palīdz organizēties. Mums ir
katrā priekšmetā streams, tur, respektīvi, iespēja uzdot jautājumus gan vienaudžiem, gan klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem precīzāk, par šo interesējošo tematu. Tā kā tur ir daudz tādas iespējas papildus, bet tas nav tik būtiski, jo tās jau tehniskas nianses. Daina, vai tu esi gatava rādīt prezentāciju? Jā, droši. Es ņemu nost un dodu iespēju tev. Paldies. Vai ir redzams? Šis ir dzīvajā, jā? Ir redzams. Jā. Šobrīd no skolēna puses nav iespējams redzēt, jo tiek visi lēnām likts iekšā. Es parādīšu, kā tas izskatās no skolotāja puses, bet bērniem ir tieši tas pats. Ja, tad katrai klasītei savu priekšmeti, bet princips ir tas pats. Tā. Nu, lūk, tad, kad atvērsiet vaļā Classroom vidi, jums būs priekšā visi, teiksim, konkrētās klasītes, visi mācību priekšmeti. Tad, kad mācamies, tad paņemsim, piemēram, šo, kā tad izskatās. Šeit jau mēs redzam, ir uzreiz pievienošanās poga. E-klasē apskatāmies, cikos, teiksim, sākas matemātika, kura tā konsultācija ir, un tajā laikā arī vienojamies klāt uzreiz, un būsiet jau klasītē uz konsultāciju. Šeit mēs varam redzēt, kāds izskatās vide. Tātad pirmais ir mācību gada kopsavilkums, kuru atverot vaļā, jūs redzat visu, kas ir šajā, teiksim, tā kā pirmajā klasītē, kas ir jāapgūst gada laikā matemātikā. Ja? Visas tēmas no septembra līdz maijam. Nu, lūk, gan arī tātad, kāds būs šis sasniedzamais rezultāts, tātad, kas būs tas, ko viņš iemācīsies. Nākamais. Ja, tad sadalīts ir pa daļām, kur uzreiz var arī redzēt gan konsultāciju ierakstus, ieteikumus uzlabojumiem, arī špikeri. Nu, lūk, un šeit jau ir arī materiāls sakārtots. Tātad ir pirmā tēma, matemātika mums apkārt, un visa šī lielā tēma ir sadalīta pa mazākām tēmiņām, zem kuras tātad bērns pakāpeniski ejot cauri, gan teorijai, gan arī video, gan arī praktiskiem uzdevumiem, izejot cauri katram no šiem, nonākam jau pie šīs sadaļas, kur ir pārbaudes darbs, un zem tā jau mums ir tātad lūk šis pašpārbaudes uzdevumi, kas ir jāizpilda, lai bērns pats varētu saprast, vai viņam vēl ir nepieciešams pamācīties kaut ko, vai var uzreiz jau arī, ja viss ir saprotams, jau pildīt pārbaudes darbu un iesniegt jau skolotājiem. Nu, lūk, Classroom vidē, kā jau Arvils minēja, ir arī kalendārs. Šobrīd viņš ir tukšs, nav pārbaudes darba augusta mēnesī, bet septembrī, redzēsim, nē, tā sekundīt varbūt būs. Jā, ir jau ierakstīts, par cik jau ir publicēts un parādās. Tātad šeit jau jūs redzat, pašpārbaudes uzdevumi jau ir ielikti kalendāra, kur nevar nokavēt. Lūk, tāds izskatās, un arī pārbaudes darbu. Tāds izskatās kalendārs. Tā. Ar vēl kaut ko es varbūt esmu piemirsusi? Jā, būtu ļoti forši, ja tu varētu parādīt kādus minūtīti no tiešsaistes nodarbības ieraksta, lai var stādīties priekšā, kāds viss notiekās, jo, pieredze katram ir dažāda. Šeit varbūt tu vari mazliet pastāstīt, jo šobrīd viss ir tīrs, jo mēs gaidām jaunos skolēnus. Es sameklēšu. Skaidrs. Tātad tu tiec klāt vai tu netiec klāt šobrīd? Es ne caur šeien, bet caur citurien. Es tikšu klāt, jo Classroom vide ir vienkārši, mēs gaidām jaunos skolniekus. Jā, tu izstāstīšu, kā mēs meklēt. Tātad, kā jau Daina teica, šobrīd no skolēnu puses nevar parādīt šo te mācību vidi. Viena iemesla dēļ mēs katru gadu, apmēram šajā laikā, veicam pārstartēšanu. Mēs iepriekš esam nograuši to, kas bija pagājušā gadā salikts virsū, tam bija cita struktūra, tur bija citi ieraksti, pieraksti, vēl viss kaut kas cits. Mēs viņu restartējam, tātad tehniski skolotāji pārstrādā mācību materiālus, veic uzlabojumus, viss, kas sakrājušies gada laikā. Un augusta pēdējās dienās mēs viņus lādējam virsū uz jaunā Classroom, tātad katru septembru mums sākās jauns Classrooms.
tas, kas būs pieejams visiem, kas uzsāks ar mums kopā 1. septembrī, tātad 1. septembrī būs ieraksti e-klasē, kad sākās kuras nodarbības, tātad pilns saraksts, būs visiem arī piekļuvis paraules, kā tikt iekšā, un atrot vaļā, viss darbosies jau, mēs būsim visu paspējuši līdz galam. Nu, lūk, un tā kā Daina teica, jā, protams, šobrīd nav mums tiešais nodarbības, ir jāskatās arhīvs ir tieši tāpatās noarhivēts kā vispārējais, bet jā, Daina tūlīt atradīs un parādīs, lai būtu priekšstats. Un šeit ir svarīgi saprast to, ka tālmācībā klases parasti ir ļoti lielas, man vecāki zvana, uz manu telefonu parasti zvana, lai interesētos par informāciju, un es bieži uztopos ar jautājumu, kad saka, cik jums, piemēram, 7. klasē ir skolēni? Es pasaku, apmēram 100. Un visiem ir tas priekšstats, kas tagad notiksies, kā tas vispār ir iespējams, jo, tā kā publiski mēs runājam par lielajām klasēm, piemēram, skaitu 30, un tad ir kaut kādas mazās lauku skolas, kur ir 12, 18, kaut kas tam līdzīgs. Kāds viss var notikties? Redziet, ir milzīga atšķirība starp klātienes skolu un starp tālmācības skolu, un tas nenozīmē, ka jūs, vai precīzāk, jūsu skolēns izjutīs to, kad viņam ir šausmīgi nenormāli lielā klase. Tas nebūtu tā nav. Tātad es iepriekš izstāstīju, nemācīties tiešsaistē, nemācīties pēc mācību materiāliem nav obligāti. Bērni kombinē, katrā priekšmetā savādāk. Protams, tur, kur skolotājs runā visinteresantāk, tur parasti tiešsaistē pieslēdzās vairāk, bet tāda vidējā statistika ir tāda, ka apmēram 30% pieslēdzās tiešsaistēm regulāri. Pārējie skatās kaut kā savādāk uz tiešsaistes ierakstus. Un tas nozīmē, ka vienā klasē, arī pie šāda klases izmēra, nav vairāk kā 30 bērni, tas ir viens. Otrs, atrasties tiešsaistes nodarbībā nav tas pats, kas būt klasē. Jo pirmkārt, šeit mēs nenodarbojamies ar tādām muļķībām, kā klases kārtības savākšana. Tas vienkārši nav vajadzīgs. Mēs mūsu plūsmu esam iedibinājuši tā, ka visi ļoti ātri saprot, kā mēs šeit kustamies, kāda ir, teiksim, cieņpilna rīcība, ko nozīmē fokus uz mācībām, un tas viss notiek tā ļoti forši. Un tie, kas galīgi negrib atrasties tiešsaistē, viņi vienkārši tur nav. Jā, neviens viņus nespiež būt tā kā klātienes skolā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums nav tāda jautājuma kā klases kārtības savākšana. Mums nav tādas lietas, kā viens traucē otram, un tā tālāk. Tās nodarbības notiek visam savādāk. Un vēl viens ir, ja piemērs minētais, kad ir 30 pieslēgušies tiešais nodarbībai, parasti ir 3, 4, 5, kas ir tie aktīvie lokomotīvas, kas visu laiku darbina to nodarbību un dzem viņus priekš, tie, kas uzdod visam tempu. Viņi aktīvi iesaistās, aktīvi uzdod jautājumus, un tas ir ļoti forši, un mūsu skolotājs laik atbalsta tās diskusijas. Kāpēc? Tāpēc, ka ja kaut kas nav skaidrs vienam, visticamāk, ka tas pats nav skaidrs arī vēl kādai kaudzītēji citu pārējo. Un caur šo diskusiju tas skaidrojums sanāk ne tikai ar skolotāju mēli, bet viņš beigās sanāk arī ar vēl interpretāciju no vienaudžiem. Un vienaudžu valoda kā likums viņi vienkārši vieglāk uztverās. Jā, tas ir ļoti efektīvs veids. Un, protams, kā mūsu skolotāji neļauj, teiksim tā, neļauj izpausties kaut kā neceņpilni. Jā, mums nav mobbinga un vardarbības skolā, kas ir ļoti būtiski. Viņi ir tāda konstruktīvi izslēgta kā elements vispār. Tas ir viens. Un otrs ir tas, ka mūsu skolotāji iedrošina iesaistīties, jo ne visi sākumā ir pietiekami droši, lai vispār varētu saņemties un pacelt roku un atbildēt uz kādu jautājumu. Tad skolotājs tā nepiespiest, varbūt jūs. Un tā kā es jums sākumā ar tām kameru ieslēgšanu, tieši tāpat mūsu skolotāji ar atbildēm tā nepiespiesti. Un tie, kurus grib, tie reaģē, tie, kas negrib un jūtās komfortā nereaģējot, tie vienkārši nereaģē un viss kārtībā. Galvenais, lai visi beigās iemācās nolikt pārbaudas darbus. Tā, Daina, tu esi gatava rādīt? Vēl nē. Viena sekunde. Pagāja 1 sekunde. Labi. Vēl viens punktiņš klāt. Tātad tiešais nodarbības mums notiek pirmdienās, otrdienas, trešdienās. Tas ir visai skolai. Mazajiem līdz 5. klasē tiešām tās ir 3 dienas. Un ceturtdien, piekdien tie teorētiski ir brīva, bet nav brīva. Izstāstīšu, kāpēc. Lielajiem sākot no 6. klases ir tiešais nodarbības arī ceturtdienās. Tā gan ir īsā diena, bet tas ir tāpēc, ka visu šo te sarakstu, kas ir paredzēts, viņi vienkārši nevar fiziski salikt, nedrīkst fiziski salikt 3 dienās saspiest. Lai tas joprojām būtu cilvēcīgi, tad mēs esam iztiepuši tā, ka 3,5, gandrīz 4 dienas tas viss notiek. Nu, lūk, parādās pāri brīvās dienas, brīvais laiks. Kāpēc saku, ka it kā ir brīvs, bet it kā nav brīvs. Tātad visi tie, kuriem viss sanāk tā, ļoti viegli, ļoti vienkārši nepiespiežoties vai piespiežoties, bet vienkārši viss sanāk, tiem tiešām tas laiks ir brīvs un viņu vajag izmantot. Mēs rekomendējam, lai izmanto katrs kaut kādām jēgpilnām aktivitātēm. Ir pulciņi, ir interešu izglītība, ir vēl viss kaut kas ir tas, kas reāli bērnus interesē un parādās laiks, kad atrast sevi. Mūsējie tālmācībā esošie bērni, viņi nav nodarbināti no 8 līdz 8, nu labi, no 8 līdz, teiksim,
4-5 vakarā viņi nav nodarbināti, un viņiem paliek laiks pašiem sev. Pirmkārt atbildēt, kas ir tas, kas man interesē šobrīd, ko es vēlētos darīt. Viņiem ir laiks iespējams nogarlaikoties un beigās atrast sevi, atklāt sevi, izdomāt kreatīvas idejas, kā to laiku pavadīt, un kas ir svarīgi. Bet pats galvenais ir grafiks tāds, ka ir iespēja tiešām to, kas interesē, to arī ņemt un būvēt augšā, celt tās savu interesi stiprināt un beigās uztaisīt par kaut kādu tādu salīdzinošo priekšrocību, salīdzinot par pārējiem vienaudžiem. Un jā, es runāju par tiem, kuriem viss tā ļoti vienkārši sanāk, bet tiem, kuriem tik viegli kaut kas nepadodās, tie vienkārši iegūšu laiku, 1,5 vai 2 dienas, kad viņiem ir laiks sēdēt kādreiz pie mācību materiāliem un dabūt līdz galam to, ko viņi vēlās no viņiem un ņemt un visu samācīties. Tas ir par mācībām. Bet mācības nav tikai 4 sienas, kā es sāku jau šo sapulci. Mums piekdienās notiek klātienes tikšanās. Parasti klātienes tikšanās ir Rīgā, tikai tāpēc, ka mums skolēni ir, kā jau visu Latvijas vidusskolā, no visas Latvijas. Nu, ne tikai no Latvijas, bet, principā no Latvijas. Un Rīga ir tas punkts, uz kuriem visiem ir ērtāk un vieglāk atbraukt. Nu, lūk, kur notiek? Mums nav viena konkrēta vieta, kur notiek, tāpēc, ka mazajās klasēs tur skolotāji, kas ir klašu audzinātāji, kopā ar vecākiem nolēmi, kas tad būs tā interesantā vieta, uz kuriem dosies un kas tad būs tā vieta, kur tikties. Lielajās klasēs tur ļoti bieži jaunieši paši sabalso, ka mēs vēlamies šito un šito, un tad viņi ir tie noteicēji, kas pasaka, uz kuriem mēs dosimies. Tur vienmēr ierodās arī līdz klases audzinātājs. Klases audzinātājiem ir tāds nerakstītais uzdevums. Šis laikam ir rakstītais uzdevums. Jā. Tātad viņam ir rakstītais uzdevums pievilkt klāt šīm klātienes tikšanās reizēm kaut kādu izglītojošu punktu. Lai tas nebūtu vienkārši satikāmies un kaut ko tur darījām, bet paši nezinām ko, bet lai vienmēr būtu kaut kāds tas motīvs, kaut kāds tas augstākais punkts, mērķis, kāpēc mēs tiekamies. Tātad izglītojušies faktors. Un vēl klātienes tikšanās reizēs parasti piedalās mums arī atsevišķi skolotāji ārpus skolas pasākumu organizatori, kuras nerakstītais. Šis gan ir nerakstītais uzdevums. Nerakstītais uzdevums ir veidot team buildingu, jeb komandas garu stiprināt klases ietvaros. Un kā tas notiek? Caur komunikācijas spēlēm, caur dažādām aktivitātēm, kuras tiek noliktas priekšā jauniešiem, viņas tā tīri nemanot, izdara tā, lai tie bērni jaunieši iepazīstās savā starpā, izdara tā, lai viņiem nebūtu laika noslēpties aiz telefoniem, izdara tā, lai viņam nebūtu laika nolīst maliņā un sajusties kaut kā nērti. Mēs šo pārbaudījām. Pagājušajā gadā bija 2. gads, ka mēs to ļoti cītīgi testējām, un tiešām ļoti daudz mēs visas piekdienas tikāmies, un atsevišķās piekdienās mums bija paralēli 6 dažādi pasākumi. Tā kā mēs notestējam, ka tas viss ļoti kolosāli strādā, un kas notiek? Šeit notiek brīnumi, tādīs piekdienās, kas visiem iesaku. Viņas nav obligātas, jā, bet es visiem iesaku apsvērt iespēju un tomēr tikt uz kādu no viņām, tāpēc, ka pirmkārt ir forši, otrkārt notiek iepazīšanās, bet brīnums pieminētais notiek kaut kur citur. Tātad, tad, kad bērns sēž aiz datora, savā istabā, savās 4 sienās, viņš it kā saprot, ka viņš ir skolā, un it kā saprot, ka tie ir klases biedri, ko viņš tur redz, bet arī pašā laikā tā nav sajūta, ka viņam arī ir klases biedri. Un kas notiek tikšanās laikā, viņš ierauga, kādi tie visi citi ir. Jo šeit es arī ļoti skaisti iztaisījās zalīdā kreklā, bet ikdienā es staigāju tēkreklā un sportījākā. Nu, lūk, tas, ko mēs redzam, tad, kad mēs satiekamies ar kādu bišķīti vai kaut kādā tādā limitētā veidā, tas ir kaut kāds savādāks priekšstats nekā realitāte. Un klātienē satiekoties, mēs pēkšņi saprotam, kāda ir tā lielākā bilde, kāda ir tā pilnā bilde un sajūtamies, ka jā, tie visi ir reāli cilvēki, pilnīgi normāli un drīkst būt. Un bērni sadraudzējās, skolēni sadraudzējās savā starpā, sajūtās daudz brīvāk, un tas pieminētais magics brīnums, viņš notiek tā, ka nākamajā tiešsaistē, pēc tam, kad viņi ir satikušies, viņi jūtās pavisam savādāk. Tiešsaistes kvalitāte palielinās proporcionāli tam, vai bērns ir bijis vai nav bijis iepriekš tiešsaistē. Tā kā šis punktiņš, ko obligāti jāpiesprauž sev. Tad vēl piekdienas tikšanās nenotiek katru dienu. Viņas mums notiek izlases kārtībā. Parasti reizi mēnesī katrai klasē, tāpēc, kad ārpus klases skolotāji mums ir viena un viņas lidošā grafikā darbojas visām klasēm, bet tas nozīmē, ka varbūt arī biežāk, jo, piemēram, 5. un 6. klases var apvienot, vidusskolas klases var apvienot, tiekoties tie visi lielie jau, ja, un tās tikšanās var uztaisīt arī biežākas. Nu, lūk, un ir arī skolas lielie pasākumi, bet, Daina, es domāju, ka tev vajadzētu būt gatavai jau parādīt. Super! Jā, labi, tad kopīgošu ekrānu. Šeit būs nodarbība latviešu valoda 2. klasē, kurā mēs mācījāmies par personas vietnieku vārdiem. Varam apskatīties mazu fragmenti, kā notiek. Tā ir tikai viena daļa no visas nodarbības.
Lietojot pareizo personas vietnieku vārdu, Zigis remontē Čatiņā ierakstam, ar kādu personu vietnieku vārdu varētu aizvietot šo. Čatiņā ierakstam. Zigis remontē mašīnu. Izcili. Jā. Viņš remontē mašīnu. Malači. mašīnu. Jā, šeit varētu ievietot viņš. Viņš remontē mašīnu. Es, Aina un Nu, lūk, šeit. Es, Aina un Zita esam labas draudzenes. Kādu personu vietnieku vārdu varētu mēs ielikt šeit? Ierakstam čatā. Es, Aina un Zita. Oskar, pareizi, Viljam, pareizi, jā. Kristofers, Emīlija uzrakstīja Ansi. Lieliski. Olivers, Marta arī. Malači, tieši tā. Es un vēl, jā, tātad kopā mēs. Nu, lūk. Nu, skaisti, Daina, paldies. Tā tāda maza daļiņa, jā, jo bērni arī izspēlē. Parasti uz nodarbības beigām izspēlē spēles, lai nostiprinātu savas iegūtās zināšanas, kur ir ieguva, tad mācoties šo visu. Tā mums notiek. Jā, atgādinu, ka Daina ir skolotāja pirmīšiem, otrīšiem, un tie, kuri šeit skatās šobrīd tiešsaisti un kuriem ir mazie bērni, tie skatījās ar interesi. Es neredzu kameras visu noieslēdz, bet noteikti jūs skatījāties ar interesi, noteikti nevarēja saprast, vai tur kaut kas lāgojās, vai tur vienkārši jāgaida, kamēr tur bērni atbild. Savukārt tie, kuriem ir lielie skolāni, tie nevarēja sagaidīt, kad šis beigsies. Ir labs. Paldies, Daina. Bet, jebkurā gadījumā, jā, jūs redzējāt, tātad šis ir viens nodarbības fragments, viņš notiek pietiekami interaktīvi, un tur nav īsti pat skaidrs, cik īsti bērni tajā brīdī piedalījās. Tātad, protams, ka mēs kā skolu to zinām, mēs redzam, mums fonā iet statistika, mēs varam redzēt, kurš pieslēdzās, kurš nepieslēdzās, un kurš apmeklē, kurš neapmeklē. Bet bērniem nav sajūta, ka viņi atrastos pārpildītā klasē, principā sporta zālē, kurā visi kliedz un ķērs, tā tas nenotiek. Nu, lūk, tas bija ieskats mācību vidē. Tālāk nākamais punkts ir, kas ir tie ārpus skolas pasākumi. Publiskajā telpā ļoti bieži pēļ tālmācība par to, ka tur nesot socializēšanās. Es ceru, ka jūs klātesošie esat atnākuši uz atvērto durvdienu, tāpēc, ka jūs ieraudzījāt mūsu stendu, piemēram, izstādē skola 2025. Mēs tur bijām. Un bijām ar mūsu skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, kuri bija tie, kas visiem visu kaut ko stāstīja. Absolūti komunikabli, absolūti motivēti, ritīgi savējie. Protams, ka socializēšanās šeit notiek savādāk nekā tas ir klātienē, bet arī pašā laikā mums ir iespēja socializēšanos veidot tieši tādu, kādu mums ir vajadzīga, kādu mēs to gribam. Mums ir iespēja komunicēt ar tiem, ar kuriem mēs gribam paši komunicēt, kuri ir cieņpilni ar mums komunicēt galu galā, jo ar visiem nav jārunā, nav jākomunicē. Tā ir utopija, ka mēs kādreiz skolas vecumā izgājām cauri, kad saspundē vienā klasē iekšā dažādos kadrus, un tur nākas kaut kādā veidā izdzīvot, komunicējot. Tā ir realitāte, bet tas nav tas, kas obligāti būtu jāpiedzīvo mūsu bērniem, un tas nav vienīgais ceļš. Tātad šīs komunikācija, viņa ir forša pie mums. Pieminētās piekdienas, tas ir viens no veidiem. Nākamais, visi ārpus skolas pasākumi, kas jums pieejami tādā vietā, kur jūs dzīvojat. Visi pulciņi, mūzikas mākslas skolas, sporta skolas, vēl viss kaut kas, tas viss ir jums pieejams, un tur var tikties ar vienaudžiem, ar tiem, kuriem ir līdzīgs intereses, un tas ir kā reiz kolosāli, tad ir par ko runāt. Mums pašiem skolā ir dažādi pulciņi, skolas mājaslapā var redzēt. Tur nav vēl salikt iekšā visi jaunie, kas būs uz šo mācību gadu pieejami, tie būs publicēti 1. septembrī, bet ir veseli kāds dažādiem pulciņiem.
Tātad, jā, pulciņi, ja gadījumā kaut kas nav pieejams pašiem, tad var meklēt arī pie mums. Ir tieši saistē pieejami, tad, ja ir internets, tad, un viņš ir tālmācības skolēniem visiem, tad arī pulciņš ir pieejams. Mums ir skolā rītrosmes, jau tagad būs 4 gadus. Jā, 8 no rīta mums ir rītrosmes. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir svarīgi. Svarīgi ir iedibināt šo te kārtību, lai visi saprot, ka katram pašam ir rokās iespēja par sevi parūpēties. Un visi skolēni var slēgties klāt, arī vecāki var slēgties klāt, ja grib arī omīšus, sopīšus var aicināt klāt slēgties tiešais nodarbībām, visi kopā vingrot. Mums 3 reizes nedēļā ir vispārējā vingrošana 20 minūšu garumā, kas ir domāta priekš tādas spēka palielināšanas, ķermeņa iekustināšanas, saitēm, saišu stiprināšanas, tāds vispārēja veselība. Un 2 reizes nedēļā mums notiek prāta treniņš. Prāta treniņš ļoti līdzīgi kā meditācija, tik viņa ir vadīta meditācija, viņa domāta, lai spētu jaunieši uzturnēt savu fokusu. Un tas ir svarīgi. Fokus, tas ir arī emociju pārvaldīšana, tas ir vēl, tur ir vēl vesela kaudz dažādu labo ieguvumu, bet mums tāds skolā ir, var slēgties visi klāt, kas ir to vēlās. Skolas lielie pasākumi. Tūlīt būs 31. augusts, kad būs zinību dienas svinības, to mēs darīsim klātienē. Jā, rādīsim arī tiešsaistē Facebookā, bet tiksimies klātienē, un tur nebūs. Ko? Tev jādodās, jā? Jā, man stāstāmais vēl ir apmēram uz 5 minūtēm, un tad mēs ķeramies pie jautājumiem atbildēm. Tātad klātienes pasākumi mums notiek, viņi nav obligāti, bet uz viņiem ir jēga ierasties, jo mēs tad izklēdējamies, mēs iepazīstamies, mēs izdarām kaut ko foršu visi kopā. Ja ir iespēja, tad aicināt piedalīties zinību dienā Deguškalnā 31. augustā. Afiši mums ir Facebookā. Nu, lūk, tad vēl tāds svarīgs punkts pēc skolas aktivitātēm ir pašpārvalde. Mums skolēm pašpārvalde, tie ir jaudīgie jaunieši, kas vēlās, kuriem ir iekšā tāda līderība, viņi apzinās, tad viņiem ir pilnas iespējas viņu trenēt augšā tā pa nopietno. Viņi ir tie, kas piedalās visu lielo skolas pasākumu organizēšanā, viņi ir tie, kas piedalās, piemēram, tā kā pieminētā izstādē Skola 2025, un vēl visādās citās aktivitātēs. Viņi piedalās, tur ir, kas filmē mums pasākums, ir, kas taisa podkastus, ir, kas, jā, mums ir arī savu podkastu studiju. Tātad vēl vesela kaudze dažādām lietām, kas ir pieejamas šiem te pašpārvaldes jauniešiem. Erasmus, atsevišķs punktiņš. Pagājušā gadā mēs 1. gadu izmantojām Erasmus programmu. Mūsu pašpārvaldes jaunieši kā reiz bija pirmie tie, kurus mēs sūtījām Erasmus braucienā. Aizbrauc uz Sicīliju, iepazinās sicīliešiem, paskatījās, kā tie mācās, apskatījās viņu mēdī telpu un visas pārējās lietas. Un tā šodien 26. Tātad jā, sākot no šodienas, viena daļa, tā skaitā arī daži tie, kas bija aizbraukuši tajā pieredzes apmaiņā, daļa tie, kas nebija pieredzes apmaiņā, bet uz priekšu plānu arī piedalīties, viņi šobrīd uzņem. Šodien ir pirmā diena, ka mums ir sicīliešu viesi, skolas viesi mums. Nu, lūk, tā kā ir šīs Erasmus aktivitātes, kuras arī ir, un tas nebūtu nav viss, ir vēl vesela kāds dažādām lietām, kas ir pieejams. Svarīgi, lai jūs esat plūsmā un viņus ieraugat. Un te es vēl attīšu vaļā, Mārtiņ, lītās. Es attīšu vaļā vēl vienreiz šo... Kamēr tu tin vaļā, tieši tāpēc, ja Dainai vajadzēja doties prom, viņi brauc kopā ar Daci uz lidostu sagaidīt jauniešus. Jā. Tā. Rekuri. Šeit es gribēju atšķirt vaļā vēl vienu lietiņu. Jūs pilnīgi noteikti nepamanījāt, jo tas saplūd kopā ar visiem pāriem priekšmetiem, bet šeit mums pie priekšmetiem ir klāt atsevišķa sadaļa skolas info. Tur ir iekšā viss kaut kas sākot ar špikeriem, īsceļiem, ar dažādām instrukcijām, ar dažādiem ieteikumiem, tips un triks un ieteikumi, kā kaut ko izdarīt. Un tas nav tikai par to, kas saistās tieši ar mācībām. Par piemēru, mums tur ir ugunsdrošības instrukcija, mums tur ir instrukcija, kā uzvesties uz ledus, kā uzvesties uz ūdens. Ne tāpēc, ka vajag, bet tāpēc mēs uzskatām, ka tie, kas vēlēsies, viņiem būs kolosāli instrumenti priekšā nolikt, viņi varēs iepazīties un kā reiz stiprināt savas intereses. Tad vēl viena lietiņa, ja šeit ir ārpusskolas pasākumi, kas ir pats pēdējais lodziņš. Tur ir iekšā visā informācija par konkursiem, par mūsu pašu pasākumiem, bet arī par konkursiem, olimpiādēm, kas notiek un kas varētu būt interesants priekš jauniešiem. Un tad ir vēl viens punktiņš svarīgs, tas ir klases stunda. Klases stundas parasti tiek uztvertas kā bezjēdzīgas, tāpēc, kad viņās tur kaut ko tur ņem un organizējās parasti, un tā mēs to visu arī uztveram. Bet realitāte ir tāda, ka mums nav jāorganizējās, mums nav jāvāc kārtība, mums tāda lieta nav jādarbojas. Un mums ir daudz citas lietas, par ko runāt, jēgpilnas lietas, kas jauniešiem ir saistošas, arī mazākiem skolēniem tās saistošas, un tāpēc klases stundās ir jēga piedalīties. Mēs kā reiz tur darbojamies ar tādiem rīkiem, kā piemēram plānošanas rīki,
kalendāri, budžeta plānošana, paši ziņa, paši spēta, testi, dažādi psiholoģijas testi. Tad tur ir klāt atsevišķi punkti no karjeras izglītības. Mums ir ļoti jaudīgs karjeras speciālists. Lūk, tā kā klases audzināšanas stundas tās ir tā vieta, kur mēs varam kādreiz iedot to, kas dzīvē visvairāk ir vajadzīgs, iespējams vairāk vajadzīgs nekā 8, 9 matemātikā, bet tas, kas ir reāli vajadzīgs, un to, ko mēs varam iedot ārpus standarta programmas. Lūk, un pats pēdējais punktiņš ir komanda. Atsevišķi jāpiebilst. Tad mūsu skolā skolotāji visi ir atlasīti tādi, kuri spēja kaut kā savādāk un vairāk. Viņa nav mums klasiskie uķuki, kā mēs kādreiz saucām viņas. Viņi mums tādi forši ir. Un viņiem ir viena kopīga iezīme. Mēs skaidri zinām, ka viņi nestrādā tikai naudas dēļ, viņi strādā tāpēc, ka tā ir misija būt par skolotāju, tāpēc viņi vēlas to darīt. Un tas ir ļoti būtiski. Tas ir tas, ko katrs skolēns maziņš un liels viņš beigās sajūt. Jā, mums ir skolotāji visos mācību priekšmetos, bet mums ir arī vesela kaudze ar atbalsta komandu. Tātad skolotāji mums ir laikam 27. Bet kopā mēs skolas komandā esam drusku pār 40 cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir ritīgi jūra ar atbalsta komandu. Mums ir logopēds, psihologs, savējs sociālais pedagogs, speciālais pedagogs. Mums ir IT speciālisti. Mums ir vesela jūra ar visādiem cilvēkiem, ko mēs slēdzam klāt. Karjeras speciālists, vēl man kaut ko aizmirst. Vesela jūra dažādiem cilvēkiem, ko mēs slēdzam klāt, kad vajag. Un tas kopā, tas rezultāts, ko mēs panākam, viņš ir tāds kolosāls. Tā kā visiem, kas šobrīd skatās, ceru, ka būs jēgpilni jautājumi, padziļināti. Mārtiņ, tev bija kaut kāds punktiņš izceļams? Man bija 2 punktiņi. Viens punkts, tas, kad Dainai vajadzēja atslēgties kā reiz saistībā ar Erasmusu, jo tas, ko tu minēji šodien, kā reiz mūsu skolas jaunieši iesāk jauno mācību gadu nevis 1. septembrī, kā visur citur, bet tagad augustā vismaz 10 no viņiem dodas satikt Sicīliešu šovakar vakarā 10. atlido un tad jau uz priekšu. Tā kā visi tie, kas ir aktīvie, noteikti arī nākamā gadā tāda iespēja būs. Neobligāti ar siciliešiem, bet noteikti ar kādiem citiem foršiem jauniešiem, kaut gan kas to lai zina, kā viss tas iegriezīsies. Un otrs, es zinu, kad Daina parādīja no mazajiem, tad es nezinu, vai tā, bet manuprāt, tā bija 1. klasīte, vienkārši par to, ka arī 1. klasē var riktīgi labi mācīties tālmācībā un saprast un salikt, un bērni seko līdzi un atbildi iesaistās. Tas, ko nevarēja redzēt, tas ir čatiņš, piemēram, ierakstā. Ja es varu parādīt, piemēram, 8. klases ierakstu, mazus gabaliņus 8. klases ķīmiju. Es zinu, ka ķīmija parasti cilvēkiem tāpat, māja man diena, nē, es uzreiz atslēgšos un tā, bet es varētu parādīt. Ja, protams, ir vēlme, jūs varat čatiņā ielikt plusiņu, ja gribat, tad varam. Ja nē, ejam tālāk pie jautājumiem. Viens plusiņš ir, un pārējie. Jau. Vēl viens plusiņš. Labi, es, kā saka, kamēr nāk plusiņi, es tikmēr vēl parādīšu. Tā, un man galvenais tagad ir... Ok, Mārtiņ, kamēr tu meklē, es tikmēr atbildu uzreiz uz pirmiem jautājumiem, jo pēc fakta nākamā sadaļa ir jautājuma atbildes. Tā, paldies, labi, ka būs ieraksts. Jā. Nākamais jautājums, vai, piemēram, 5. klases skolniekiem ir pieeja arī 4. klases viela, ja nepieciešams atkārtot. Jā. Tātad šita te ir vēl viens punktiņš, ko es nepieminēju. Mums ir daudz tādu punktu, ko mēs nevaram izrunāt šīs te stundas laikā. Mums katru gadu septembra beigās notiek diagnostika. 3 priekšmetos galvenajos. Mazajiem līdz 3. klasē tur ir klāt vēl arī logopēda diagnostika, kas ir iekļaut iekšā ne visā stāstā. Lielajiem ir tikai matemātika, latviešu valoda, angļu valoda. Un tas ir pamats, mēs to darām nevis tāpēc, ka mums vajag statistiku vai kāds mums to prasa, bet mēs to darām tāpēc, lai varētu uztaisīt individualizētus mācību plānus. Un šeit kā reiz ir vieta tam, ko es pieminēju, plašais papildus visādi atbalsta speciālistu skaits. Tātad mums reāli taisa individualizētus mācību plānus tiem visiem, kuriem vajag. Un tieši atbildi uz jautājumu, jā, mēs varam pieslēgt jebkurai klasē klāt jebkuru vielu. Mēs 9. klasē varam pieslēgt visu vielu sākot no 1. klases, piemēram, matemātikā, ja galīgi viss ir slikti. Tāda iespēja mums pastāv, un tā ir īstenībā ļoti kolosāla tāda salīdzinošā priekšrocība. Jā, tas viss ir runājums lielums. Mārtiņ, tu esi gatavs? Protams. Super, aiziet. Šitais ir piemērs par ķīmisko reakciju pazīmēm, kur bērni skolā 8. klases, es zinu, kā pieaugušiem visi ir bērni, bet 8. klasē jau parasti domā, ka mēs jau lielie un tā. Ok, aiziet. Tūlīt pamēģināsim. Ja paskatīties fizikālās pārvērtības, tad mums pieņemsim saldējums kūst, ūdens vārās, cukuršķīst ūdenī, ja, vai tējas ūdens iekrāsojas no tējas paciņām, ja, un tādā veidā. Tā kā tās ir... Nākamais punktiņš būtu tā, ka te iet cauri jautājumiem un... Ķīmisks, ok.
Attiecīgi, tad ir čatā, kad visi skolēni atbild, pieņemsim uz pirmo, tas ir tātad fizikāls vai ķīmisks, uz otru atkal fizikāls vai ķīmisks, un tad, ja tur ir vajadzība, tad mēs pārrunājam to visu. Nu, un tad beigās mēs šeit esam, ja es pavirzīšu vēl tālāk, tad mēs arī praktiski to paņemam un izdaram, jo ķīmijā mums arī ir skolēniem iespēja dabūt 8. klasē komplektus un kopā ar ķīmijas skolotāju taisīt eksperimentus mājās. Tā kā, sākumā mēs apskatām teoriju, tad parisinām uzdevumus kaut kāds un pēc tam uztaisam eksperimentus. Un tad paralēli šeit skolēni, tiem, kam ir komplekti, to arī ņem un taisa mājās. Tā kā, manuprāt, tāda iespēja ne katrā klātienes skolā ir. Ok, tas īsumā viss. Super, Mārtiņ. Paldies par video.